User left your channel. Hey, wake up. Es uz brīdi apstādinu streamu, lai jūs neredzētu šo slepeno, kur es nezinu, vai vēl ir slepeni, jo man tomēr izdevās nočkarēt. Parādīt. Sākotnēji. Tā, jā, mēs redzam, kad otrā mapa ir... Otrā mapa nu ir šī te Tuskan. Hey, wake up. Numāru salabojam. Jā. Izskatās, ka lielākā daļa aizgājuši pīpēt. Šāvējos arī izšāju. Tomēr iziesim ārā vēlreiz un iesim pa jaunam. Es te parās, ja nesu. Tūlītās turpināsim. Nu jā, es esmu gatavs. It kā. Vai te tēju uztaisīt? Tāpēc es ātri tad laižu back šo te streamu. Tā, nu, jā, kā redzam, vārmaps vēl projām iet. Un abas komandas. Tev atkal visi karogi jāliek. Tā jau nav problēma. Man tu atsūtīji tā kā linku? Nē, tur man jau viss čotki ir. Nu te labi. Vienkārši uztaisi savu konfigu. Piesēvo. Sevi konfigu. Kā tā bija? Ķipa. Tad, kad nākamreiz nāks iekšā, vienkārši reload config vai kā tur bija. La. Uzraks Krievu karogs. Nē, bet šis te tā arī ir. Pulverizators tā kā Krievs. Nu, bet viena playera dēļ jau mēs nemainīsim. Nu, es domāju, ka arī līga ir Krievs. Man tev šātāk iedot. Ko tad? Ko tev vajag? It kā jau neko. Ko tu? Nē, tev jānomēr nosaukums, rekur. Augšā. Team 2, Team 1, ja. Spēt kāda saušana lieliskas komandas. DJ Tolbar, DJ Heldbars 1. Kur ir kažīgs pagā?
nesaprotu, ko... Nē. Nu, izstāsts vēl projām vārmaps. Vārmaps notiek abām komandām un... Īstenībā tev tur stream diezgan daudz cilvēku skatās. Cik daudz. Tā. Pie tīm. Team J pret Team D nebija? Jā. Bija gan. Ja grib samainīt puses, uzrakst swap. Ejam, Sigūn. Čipa DJ swap. Vai arī vienkārši swap. Jā, DJ swap un tev samainīsies. Skaidrīt. Tā, nu jā. Vēl joprojām tad notiekās vārmapiņš. Visi mul par Patriku, ka viņš visu spēli norokot. Čatā? Jā. Sikons vēl grib aiziet uzkurīt. Bet es gribu tagad uz ziemu vēl iemarinēt pāris burciņas. Man vēl te pāris baravieku kilogramu palikuši. Gēlnīts arī gaida savu marinādu. Man gan tas suņu sēns. Ai, tu tur savu suņu sēnēm. Ģimeni pabaros jaunajā gadā. Tā teikt, bēru mīlestību iebaros šiem, lai jau atvadu gājiens. Ziemassvētkos nav tik skarbs. Uz Ziemassvētkiem tā kā nobeigs visu savu familiāru. Un ar traknu punktu uz Jā, atvadīsies no... end of the story. Un tā, izsās, ka viņi projām atpūšās. Nu, tu man paziņo, kad viņi beidz atpūsties. Nu, labi. Vienkārši izskatās tā, ka lielākā daļa aizgājuši padus izskolot. Tas ar virītēm, es gribu dabūt ar HTV. Šitā mapa gan ir vienam tikai. Tad es šobrīd sagatavoju Līdzīgas soviešs pats ar sevi. Man liekas. daudziem, kuriem tik ļoti vajadzīgs bija tūlītās sagatavošu streams no... Es arī paspēlēt 6. Jā, Mits, Smolko un Cleanplace arī izskatās. Ko viņi dara? Jā. Sākās, nesākās? Nē, Smolko. Nē, reku viens pamodā. Abi pamodās, un tad līdz sāksies. Virsījās tātad. Jā, apstāst, kas Jā, darās pēc ceļazīme tālāk ieguva for Arī clean play. CT viss kustās. Komandot info jau šeit nozīmīgi. Jū, šajā Tur ir komanda for Steigšanas. play. Lieta tāda, kad mēs tikko ceturtdaļu fināls. Kas ir? It kā neesot T komandai Aimstar. Džista. Un pēc pauzes nāks šašliks. Jā, sākās Sākās, jā. laivs. Nu ko tad? Best of 2. Nē, best of 3 Pēdējā spēle. mape, man liekas, Nē, nu tā šī ir tā kā otrā mape, redzēsim, kas tur notiksies, vai Team J. Tomēr neatļaus kontriem izlīdzināt 1-1, vai arī būs 2-0. Tad izstās pirmais uz B. Kāpēc izsaka knaifu, laikam, grib pirmo knaifu. Knaifiņš.
Jā. Cik es noprotu, tad knaifs. Nē, izskatās pēc jau sākušās game. Wow, ko tas nozīmē? Sācies games. Ko nesaprašņās? Izskatās. Nu, varētu. Nē, rekurs sākās laivs. Tad tas knaifs noteikti būs arī pirmais. Par saidiem. Nē, šita nebūs knaifs, tāpēc, ka tev ir laivs uzreiz, te nav knaifa, šis te uzlikts. Labi. Tā kā iztēs tomēr, nē. Patiešām sākās tātad otrā mape. Terorists parīgi rašot savu banānu uz priekšu. Viņus aptur tomēr kibers, pulverizators tikmēr skrien jau. Te jau varam redzēt, ka B spotā jau sēž, visi jau ir iekempojušies. Šajā brīdī var īstenībā izmantot. Keiks vadot diezgan skaisti mīnus. Nu, jā. Tomēr izstāst, ka viņi kustēsies uz A. Tomēr Cybers 1 mīnus padod, 2 mīnus plantā. Jā, 1 pret 2. Nē, 3. tomēr Juvenailam neizdevās normāli paņemt šo te Kaiberu, kurš reāli lēkāja un viņam šāva mugurā. Bet jā, Team D paņem pirmo raundu, ļoti pat svarīgu raundu, jo tiešām viņiem vajag vinēt šo te otro kārtu, lai uz trešo kārtu viņi jau varētu paņemt uzvaru. Izstāst, ka centrā sagaida pulverizators -2 iedod. Kontrateroristi, jā, tātad šis jau -4, ir 2-0. 5 pret 1. Jā, Keiks paliek pēdējais. Viņš noteikti mēģinās kādu mīnus iedod, bet Bet nu, nē. mums neizdodas. ļoti pareizi izsmaka uz otro raundu ņēma MP5, jo MP5 smuku var iebērt no tūma, kamēr tu ar pistoli tur kaut ko tur, nu, ja tu, protams, neiedod tieši galvā, tīri tā, tad tev ar MP5 ir jāber. Un tas nav tas labākais Uz kurien tev viņi dodas sēņot? uz tuvāko. Tuvāko birzīti. Jā, tātad eko rauns, kā trešais eko rauns ir teroristiem. Patrikam -2. Izstāst, kad arī, jā, šis ir arī trešais rauns. Varbūt. Nu, jā, 15 CT, jo, nu, HP. tu pilnīgi pēc HP jau var 30, redzēt. jā. Un vēl mazāk HP paliek mīdam, 5 HP juvenālam paliek. Vēl viens 39. mīnus. 1 Viens pret 5 nominusēts. paliek. Karš sausā visticamā. Laba priekš. Jā. Team D pašlaik izvirzās. Nu, Jā. pilnīgi sausāt, bet turpat varējām redzēt, kā ar knaivu skrēja pakaļ. Tā, nu 3-0. Šis jau ir Zakups. Konkrēts Zakups. Team J apdomīgi paņēma šo te. Tur baigais trīs stress raundu. čatā notiek. 2 raundu eko. Šitas nu tiešām būs uz A. Jā, varam redzēt, kad CT jau ir ieņēmuši B kvadrātu. Tomēr viens kontraterorists līga jau mirst. Juvenāls Juvenāls paņem, nomīnusu, jā. tomēr arī Fonārs paņem sakocību. Tomēr viss atrodas, visi A plantā. Nu, Izstāsts, jā, ka CT pat Jau gaida. HP daudzumā ir. O, 2 pret 3. Nu vairs nē. Kas notiek? Pulverizators centru. Jā. Glo mīnus iedot pret clean play. Daudz HP viņam tiešām nav. Keiks iedod mīnus Pulverizators paliek 2 pret pēdējais. 1. Izstāsts varbūt arī būs pirmais rauns tīmjē. Tā, jau tad iet tomēr uz B. Nu, Pulverizators jau sūsmin. Un, jā, pēc pieredzītes ņem jau. Un virzās. Nu, arī savējos nodod. Plāns ir pie kastes, tieši pie kastes. Mīnus pa defušu. Keiks atklāja pozīciju. Ļoti pat. Ļoti smuki viņš ar no muguras teikt atslauta un nomīnusot. Novilks. Keiks ir pret 1-1, jā. 1-1, un jā, Jā. izdodas Nu, un skaisti 4-0, tāpat paņem. tiešām smuks rauns, pulverizatora izpildījumā, bet šajā brīdī smāk Keiks tur tiešām nomarinēja tās burciņas, un pat, nu, par ilgu gaidīja, un arī
viņam likās, ka pulverizators tiešām māna, bet nē, viņš aiz kastes gan arī, manuprāt, pat zinādams tā nostājās. Nevis kaut kā savādāk. Un... Šī vairāk tiek uzspēšana uz B. Nu jā, Juvenils uzsāk ar -2, -3. Teiks paņem mīnusu un jā, izcils rauns no teroristu puses 4-1. Laikam beidzot saņēmušies. Teroristi pat gandrīz vai sausā, jo teroriem tikai viens spēlētājs bija miris. Tātad šobrīd ir 3B un 2A. Fonārs ņem B2. Šitas arī izstās vairāk uz B. Cerēsim. Mīts tikmēr B kvadrātā skatās uz banānu. Līga ņem A1. Viens skatās B2. Cleanplays Cybers. jau iet pa centru uz augšu. Kas notiek? Kāds viņu var paņemt? Jā, tātad Cleanplayam pa labi ir spēlētājs, kurš arī Mīnus nominuso, Cyber. Kibers nominuso Cleanplay. Un Dodas pulverizators atpakaļ. tikmēr uz kastes sēž. Labs rauns, tātad CT izpildījumā tomēr pulverizatoram 57 HP no Šitas granāts. būs B. B. Jā, izstāst, ka B, ko dara, kāpēc Kibers nepaņēma smuks mīnus. Patriks no minuso, protams, Mīts nesaņēma mīnu. Izskatās. Jā, labi nospēlē šajā nesaskaņas. reizē Kibers. Kaiks. Kaiks paņem lielisks -2, iet uz banānu. Abiem ir 7 HP pret 19. HP Bet summā tāpat- tomēr Kaibers ir priekšā. Kaiks zinādams ar AVP čekoja un Jā. paņem mīnus. Tīm, jā, 4-2. otrais rauns. 4-2. Negrasās tomēr padoties gan D, gan J komanda. Un jā, Jā, atkal atbalstās vairāk uz B. šajā pusi. raundā šoreiz tomēr nebūs kopējs rašs, bet viņi izklīst pa mapi tādā veidā, veidojot jūcekli priekš CT. Pulverizators šajā reizē aiziet. Fake. Nē, tomēr. Jā. Es parasti uz dullo nemet granātas. Ieraugu, tad arī met. Nu, jā. Bet tur jau viņš nebija, es it kā neredzēju. Ļoti, manuprāt, pat truli nospēlē šajā reizē pulverizators, jo viņš pirmais ieraudzīja pretinieku un tā vietā, lai tiešām smuku mīnus padot, viņš pat zaudēja. Gan izvēja no muguras, tā teikt. 4-2. Tas gan viegli uzvarēt, jā. 1-4. Un tas ir Patriks. Jā, kaut kas... Jā, 4-3 Pašā. apsveicam, tātad, jā. Šis rauns var būt arī izlīdzinots šais. Tuskanā, manuprāt, arī privilēģi ir teroristiem, jo var visādi rotēt pa mapi, mānīt un labas arī iespējas kaut gan kontriem neteikt, ka ir sliktas pozīcijas, kā nosekt tās visvietas. Viņiem ir labas pozīcijas. Iet jau pa centru teroristi augšā. Tomēr pamanās Pirmais. Jā. un izlīdzina rezultātu Team J 4-4. Team D kaut kā viņas ielaiž viegli iekšā. Varbūt tāpēc arī, ka Team J ir, kā piemēram, for clean play, komentē pēc spēles, tad Team J esot iespēlējušies, bieži spēlējuši kopā, un varbūt tas arī ir tas, kas viņiem tomēr palīdz uz šo te turnīru. Un tāpēc arī diezgan labi pat nospēlē Team J. Kugs, jā. Nu, jā. Jā, Tas atkal būs pulverizators arī. Team, jā. Pulverizators paņēma pat vienu mīnusu centrā, bet ar to nepietika. Kaiks atkal lieliski nospēlē. Ja skatās rezultātu, tad Kaigam tiešām ir pārliecinoši pirmā vieta ar rezultātu 10-3, tikmēr pulverizators ir pirmajā vietā pie CT
Ja pēc pirmās spēles daudz minēja, ka pulverizators uz EAC ir galīgs 0, tad, īstenībā es tā neteiktu, jo šobrīd pēc skora ir otrais serverī. Arī pēc spēles netiek, ka slikti spēlē pulverizators. Protams, viņam ir labas iespējas, bet katrs CV laikā nokļūdās, tas ir cilvēcīgi. Bet, Viens dodas caur apakšu, kā var redzēt Jonils. Vai pats jā? Jonēls dodās caur Viens apakšu, jā. dodas. Tūlējās būs pie skripkas. Ir iespēja viņam nomīnusot. Tikmēr pulverizators iet caur centru. Nu šitas izstāsts pēc A. Tiešām. Jā, Clean Flens nomīnuso līgu. Jonils no muguras skaisti Patriku. Jā, Pulverizators. pulverizators ir ar 2 lielisks mīnus, un par Mīnus trešo trīs. mīnusu -3 padod raunda izskaņā, un jā, 5-5. Tiešām lieliska spēle parāda pulverizators. Nemaz neizskatās, ka EAC viņa spēle kaut kādīgi ietekmē. Jo, manuprāt, labi spēlē pulverizators, to viņš ir jau pierādījis līdz šai turnīra spēlē. Un šobrīd Atkal viņi ir Kaiberam ir izkrituši. problēmas ar lēkāšanu, gan kā aerobiku maz pielietojas dzīvē. Viņi bišķi sēns ierīt. Par tām sēnēm bišku pa bieži mēs. Piebramzēsim, Bet ne? jā, tomēr paliksim uz pusdienlaiku ar tām sēnēm. Bet jā, Patriks ņem A1, tikmēr Kaiks arī nāk A1. Kas notiek 1-1, tātad uz A1. Līga Nē, iedod tomēr pirmo mīnus. Kaiks izdomā, kad ies projām, jo viņš sajūt Patrika smaku un atkāpjās. Cits nosmirdēja. Jā, -2 jau CT. Patriks tikmēr, Palikuši. Nē, 2-5 palikuši. Pulverizators. jā. Un kā tev liekas uz šo te mēs tā kā redzējām pirmā mapē, kā vispār gāja abām komandām? Un kas tev ir favorīts uz otro mapu? Nu, varētu teikt, ka Team J, viņi atspēlējas no 0-4. No 0-4 līdz 4-4, un tad vēl 5-4 bija. Jā, bet tomēr arī Tomēr Team viņi B arī ir labi. nospēlējuši līdz šim. Bet es Šis domāju rauns par īstenībā, Team J. manuprāt, ir 6-5. Es domāju, ka Team J būs uzvaras šajā mapē. Ņemot vērā, kā Team D bija pazemota otrajā halfā pirmajā mačā Best of 3, kad pilnīgi, tad izstāsta, ka viņi ir labi saņēmušies uz šo otro Best of 3 maču. Team D atkal izvirzās vadībā. Jā, 6-5. krietni labāk nospēlē. Varbūt arī mape viņiem vienkārši palīdz. Šī mape viņiem gan jau kā arī palīdz. Atkal Kaiberam bija problēmas pirmo reizi uzlikt. Jā, Kungam labs jā. mīnus uz Zigu. Patriks atkal savā ierastajā spotā. Tā Ar kā, 100 HP. ja jūs kādreiz spēlējat ar Patriku Tuskanu enemijos, un viņš ir pie CT, tad jūs zinat, kur viņu atrast. Droši. Ejiet uz A1 un šaujiet viņu nost. Kaiks tikmēr iet caur centru, padod flešku. Jā, viņš to arī dara. Padod flešku nogaida, padod arī smoku uz respu. Tā viņš darīs, ja nedarīs. Nē, tomēr flešku viņš dos. Dod uz B šo te. Un tomēr nepaņem mīnusu. Patriks. Jā, Mīts tomēr izdomāja apciemot Patriku un paņēma viņu mīnusā. Tikmēr jau Juvenāls uzplanto. Pulverizators -2. Lielisks -2 Galvenā. Juvenāls. Nē, Jā, tomēr to nav arī -2. Es jau domāju, ka būs -2. No šitas ir jābūt. Oi. 1-1 paliek Mīs. 6 HP pret 70. Viņš stāv nodā. Īstenībā nodeva. Es viņa vietā būtu nedaudz pagaidījis. Tomēr nogaidījis, jo 6-6 tiešām tāda krietna kļūda Mīdam. Ja tāpēc, ka Jā, Devs arī tomēr, pīcas gabals. Devs tomēr nenotiek ātri, tur var nedaudz paslavot ar skautu notēmēt un izdarīt šāvienu. Patriks šoreiz ir mainījis savu pozīciju. Laikam tādēļ, ka viņu neveiksmīgi apciemoja Mīts. Un pārgājis uz centra pozīciju ar AVP čeko centru. Tomēr Kaiks saprata, ka nav Patrikā viens un tomēr viesosies A1. Laikam. Nē, tomēr
šaubās, uz kurien iet, un jā, beigās izdomā A1. Tikmēr, ko dara, jā, 7-6, Kaibers nomirst, un 7-6. Paliek izskaņā 1-2 raundi. Jā. Team D ir īstenībā lieliski iespēja ar 9-6 pirmo halfu pabeigt. Bet vai viņi to izdarīs? realizēs, Jā, to mēs arī tiet novērosim. Kā var redzēt, Keigam? Tad būs Bērāš Barāniņš. -2. Ļoti skaisti. Nē, Kaiks tomēr Spēle. jā, paliek. Tiešām smuki abi headshottiņi. Mīts tikmēr. Paņem nominuso, jā, šis izstās tīri tāds Eko rauns. 7-7 rauns. Tāpēc, kad Patriks vienīgais paliek ar līgu pret, Nu, pret protams. 4-2. Sējos Patriks Jā. noteikti. Ja nosējos, protams. Līga iedod mīnus, viņa ar no mīnusu. Jo tomēr nominuso. Vai Patriks nosējos? Man liekas, Patriks mīnus iedod. Jā, Patriks taisās sēvēt. Bet ko dara kungs? Kungs ies pakaļ vai neies? Neiet pakaļ. Pārdomāju. Pārdomāju. Nu 7-7 tātad izšķirošais rauns pa pirmā halfa iziešanu. Iziešanu, tā teikt. Jā. Vadībā. Patriks šajā reizē rūpīgi iepērkās. Ko dara teroristi? A1. Nē, bet tā kvadrātā pulcēs tikmēr Juvenāls noskrien uz leju. Mīts arī rūpīgi čeko. Nu, īstenībā lieliski iespēja bija Mīdam pat paņemt mīnus. Bet viņš to tomēr neizdarīja. Es viņu vietā būtu tiešām šāvis kārtīgi. Juvenāls iet savu skripku. Jā. Ielaužās iekšā, čekos botu. Patriks neiedod mīnus. Sako Nu jā, šitas būs Team J rauns. Jā, Jā, Kaibers ir pārāk To arī. sakcīts. Jā, noslēdz. ar to arī noslēdzās. Uzrakst uz lapiņas, moš, lai tev tur nav jāšķirst par to visu. Jā, vajadzētu, jā. Lai, ko tev vajag? Kur uzlikt to skoru? Jā. Tātad pirmajā bija skors 8. Es tavā vietā bišķi, kamēr tu tur čakarējies. Jā, jā. Tas stāvs B. Stāvs B noteikti. Jā, taisnējā visi. Iet. 4 puni. Taisnējā. Viens Patriks paliek mugurā. Kvadrātā. B. Skatās centri. Polarizators iedod mīnusu. Lielisks rašs uz B notiek un tiek iekšā B spaltā un jau spēle norisinās 5-2. Nu jau 4-2. Nē, bet nu jau 4-3. Nu jau 2-3. Un, ko dara Līga zaudē. Paliek pēdējais Patriks. Nu, un Tomēr Robinson. Patriks tomēr, jā. Un jā, pirmajā raundā. Kaut gan Team J atļāva iet spotā komandai D, bet tomēr izlaboja savu kļūdu un paņēma def. Noteikti pa default šitas būs atkal rush vai eko rauns. Jau 9-7. Un jā, Kā redz CT Zakups? Emks, tas ir neizdevīgi, ja izsit, tas ir diezgan slikti. Un atkal tomēr ir jāšos B. jā, izsit. Kaut gan jā, īstenībā Mīts tiešām jau ir sakucīts 50 HP paliek. Jā, Kugas nomīna, Tiešām un izsit, lieliski Patriks. izsit arī dropus, paceļ arī tos dropus un kas notiks tālāk. Juvenāls iedod mīnus. Nu, cerēsim. Juvenāls tiek iekšā, paņem Jā. caur kasti, Juvenāls laikam Paspēj izvilks izmantot dabūja tomēr. galvā dabū galvā Juvenāls ar 2 HP. ar 2 HP, jā. Nu jā, un nomīnus, nu protams. Tad Līga ir gandrīz vai zaļa, bet Keiks. tomēr mirst. Un jā, Bet knapi. knapi, bet tomēr. Jo Zakups pirkt otrajā raundā nav tāda gudrākā doma. Nopirkuši MP5, nu kaut kā tā. Nē, tur AVP pirkt.
Jau otrajā raundā. Nu, otrais jau neveiksmīgais rauns, jūtam jau dzirdam, kā grabina pēdējos santīmus teroristi. Iekrātos par šiem pirmiem 2 raundiem. Un tad Viņi tomēr teroristi kustēsies uz A. Virzās uz A. AVP Visi 5 kā viens Cyber. virzās uz A. jau skatās iešāv. Cybers iešāv ar AVP. Cleanplayam 3 HP. Paņem mīnusu clean plays. Patriks -2 viedau. Dodās tomēr pa centru uz A1. Uz A plānu. Poliarizators savienošana. Gan savējo, gan Enemy. pretinieku. Neveiksmīgi īstenībā nospēlē šajā brīdī. Nu, Ko darīs Mīdam ir iespēja. Kaibers? Kaibers Mierīgi. vismā ir. Jā, Nu, tomēr neatļauj Kaibers tikt pie savējā. Un Patriks tomēr viņam pateicībā nopučo viņa kreiso vaigu. Un 2-1, 2-1. Rezultāts šobrīd ir 10-8. Kaiks iet uz zigu. Šitas vairāk izstāsta kustēšanās uz B. Jo B kvadrātā. Jā, tad Juvenāls tiešām palīdzēja -2. Kaigam. -3. Izstāsta, ka šis ir kontriem pat Eko, un ja jau kontriem ir Eko, tad teroristiem ir Zakups. Jā, Nu jā, protams. polarizators piebeidz arī pēdējo. Bet priekš Eko ir normāli -2 iedot. Šādi izstāsta šī sākuma tablo. Juvenāls ir vadībā. Īstenībā Juvenāls arī diezgan spilgti spēlē šo te gan pirmo, gan arī otro spēli. Un, jā, 17 cilvēks skatās, Mar. teroristiem šobrīd notiek B kvadrāts, iet no B kvadrāta, jā, virzās uz zigu. Jā. Šitas izstās, jā, pēc B. Cybers iedod mīnus centrā. Jā. Tīri viegli viņi tiek uz B. Kuks no mīnusu, 2 mīnus. Malets. Cleanplays sēņo tikmēr. A kvadrātā. Bet dodas -4. Kuksam. Kungam -4, nu kas būs ar 5? Būs -5 vai nebūs -5? Kur vispār ir Kaibers? Kaut kur augšā. Kungam īstenībā pilnīgi... Un Ai. nebūs, not today. Neizdevās, jā. Un paliek 1-1. Viss cerības ir uz Cleanplay. Viņam Un ir jā, automāts. Nekā. Un jau 3-2 izvirzās vadībā Team J. Poliarizatoram savējais iegriež. Tie ir slikta situācija. Nu, tas bija veiksmē īstenībā. Nu, es nedomāju. Metīšām, visticamāk. Tas Veiksmē 4 tie KP veiksmē. tik un tā varēja izglābt. Jā, īstenībā, jo Līga mēs redzam, -2. ka, pēdējā laikā šos pēdējos raundos daudz spēlē pa pēdējiem HP. Pilnīgi momenti, kad 1 HP kādam spēlētājiem paliek. Izstāsta, kad atkal būs CT rauns, jo Kuks izvēlāk, nu, ar 2 HP, es nezinu, kā viņš izvilks, bet jā, viņš palīdz komandai. Pauza. Jā, tad pauze Kafija. tiek uzlikt. Nu, ko atgriežamies tad, kas notiek šajās mājās. Skatīsimies, ko darīs Mīts ar Kugzu. Viņš ir, ka viņi pa plantu staigā. Labi, tātad es to atļaušu pagaidām uzstrīmot, es pēc neliela laika būšu atpakaļ, jā? Nu labi, tad man tā pagrūtē. Cybers paņems skaisti mīnus. Kugzu.
Divi teroristi virzās uz B kvadrātu, pārējie uz A kvadrātu, pārējie 3. Šoreiz 3 ir B, CT un 2A. Minus no Keiga. Jā, tomēr viņam ir galīgi savādāk, un man ir pavisam savādāk. Jā, tas būs grūti. Labi, skatīšos pēc sevis. Jā, Cybers stāv afkā, kaut ko domā. Uz kāds tas uzkāps. Kopā ar savu draugu Paterku. Lēnām uz B virzās Eblo, bet tomēr Keiks ar AVP galvā ieliek. Mīts iet pastīties balkonu, caur balkonu uz B2 un iedod mīnusu pret līgu Kalašu. Viņš nemaz nenājauši, ka viņam apakšā kāds. Clean place iedod -1, bet tomēr Patriks, jā. Tomēr viņai uzreiz vadībā 5-3. Es tur pa kameru jāapstāst. Cybers, laikam, labi. Cybers kustās pa A1, tomēr viss 2 centrā, 3 A1. Embloid un -2 plantām. Pulverizators -1 galvā pret clean play. Un viņi ir ieņēmuši plantu A. Keigam AVP, kur viņš droši vien seivos. Jā, tā izskatās. Nu. Kuks mēģinās ir tipa prom, bet vai viņam tas izdosies, to mēs tikai redzēsim. Nē, tomēr Patriks izrādies, bet izāks Milorņa galvā. Tad Keiks seivo B savu AVP. Cybers meklē viņu, domā kaut pretā, bet pēc šo kā galā ir. Redzam, jā. Tā, viņš projām Cyber. Labi. Tas ir uz mīnusu. Cybers visā Keiks -1, -2. Skaists spēle. Galvā liekot ar AVP. Tā un es Keiks saprotu, -3. Keiks -4 ar AVP. ka, izstāst, ka Keiks ir sācis ārdīties, ne? Ko? Jā, Ne, pa jokam. Keiks ir pirmajā vietā šobrīd tabulā ar diezgan labu rezultātu. Jā, tātad. Ko dara teroristi? Teroristiem īstenībā pat nav laika vairs, tāpēc, kad 14-11 ir skors. Un jā, izstāst, ka tomēr teroristi apzinās, un šis rauns vismaz šobrīd norit par labu teroristiem. Keiks tiešām labi nospēlēja Pēdējais. pagājušajā raundā. Bet vairs jau nerit par labu teroristiem, jā. Tātad tiks pie svarīga planta teroristi. Tātad skors jau visticamāk būs. Nu jā, tomēr paņem 1 mīnus, bet ar to nepietiek. Un skors jau ir 15-11. Tomēr tiek uzplantots plāns. Papildus nauda šim pēdējiem raundam, varbūt pēdējiem. Ja, protams, teroristi nenomainīs kaut ko. Un jā, tā kā šis ir best of 3, tad šis pēdējais rauns var noslēgt šo te
best of 3 sēriju uzvaru. Rezultātā 2-0, bet redzēsim, kā tad gal galā ies teroristiem. Ko dara šobrīd? Vairāk koncentrējās uz... Tātad mīts ir pirmais mīnus. Pamazām koncentrējās uz A spotu. Pulverizators. Oi, lielisks mīnus paņem. Clean place. Tad paliek pēdējais. Tas, ka tas būs Clean place. ideja. Clean place paliek pēdējais, jā. Pret veseliem 3. Neapskaužamā situācijā šobrīd viņš sēžais. Durvī. Varbūt viņš domā ņīdzu? Nedomāju. Pulverizators sagaida un iedod Pulverizators sagaida un -4. neatļauj tomēr paņemt pēdējo raundu un rezultāts jau ir 12-15. Bet ir pagrūti izlīdzināt viņiem. Viņiem cik tur viena raunda tikai vajadzīga. Jā. Ja Team J vajag vienu Bet raundu, es domāju, ka tik viegli Team D nepadosies. Viņi centīsies visu darīt, lai uzvarētu. Vai nu, ne? redzam, jā, ka viņi arī necenšas padoties. Jā, Clean Place iedod mīnus pret Diemžēl, Cyber. jā, tiek iedots mīnus. Un pulverizators izlīdzina 4-4, nē, bet tomēr. Kubs no mīnusā. Un pulverizators cenšas visu izdarīt tagad. Pulverizators -2. Padod -2, jā, tad ļoti labi spēle redzam no pulverizatora. Vēl projām 100 HP, kaut gan viņš ir paņēmis -2. Nu, abi 2 headshot smuki, ātrie. Patriks tikmēr ir, Pulverizators -3. Un pulverizators 0. nu ko, tad Patriks solo gājiens. Izšķirošais rauns. Bet nebūs apsveicam, tātad, jā, finālisti Team J. Tiešām īstenībā sprāga cīņa bija, bet best of 3, 2-0. Un jā, redzam, tomēr viss iet ārā. Pasakamies arī par skatītājiem. Tomēr 22 cilvēki skatījās. Visi tātad redzēja šo spraigo cīņu. Un jā, tad stādinam nost un Mums tu varētu interviju uztaisīt. jā, tad es varētu īstenībā droši interviju uztaisīt ar vinnētājiem. Bet kur viņi jau ir pat izgājuši ārā. Vienīgais, kurš ir revijs. Channel switch. 2 раза, когда запоролась все, мышка Омар. с кровати упала. А эти Я- бомжи ничего не сделали. Согласен, стоим. Там вообще